Čau, meitenes! Viens pasūtījums man kādu laiku stāv. Nu, tā kā strādāju arī citus darbus, nebija laiks. Katru dienu domāju, šodien jāuzfilmē, šodien jāuzfilmē. Nu, kaut kā sanāca, ka nesanāca, bet nu, šodien beidzot atradu tādu brīdi, ka vēlos jums parādīt, kas tad manā pēdējā pasūtītajā kastītē bija. Tā tad bija komplekts, nu, tas ir no jaunumiem, Ritual Aroma. Nu, īsti komplekts, tur varēja komplektēt, ja, un es paņēmu gan ķermeņa losjonu, gan dušas gēlu. Dušas gēlu lietojusi, tad pamēģinājusi vēl neesmu, bet ķermeņa losjonu es jau izmēģināju. Jāatzīst gan, ka es vairāk to lietoju vienkārši roku krēma vietā. Patīk. Dušas želējai noteikti aromāts varētu būt tāds pats, bet, jā, bet losjonam neuzkrītoši maigs, jā, tāds ziedu, neuzkrītoši maigs ziedu aromāts. Man patīk, rekomendēju, noteikti izmēģiniet. Un tad no jaunumiem vēl ir gaisā atsvaidzinātājs, tad Home sērija. Gaisā atsvaidzinātājs ar nosaukumu Barbadosas ķirsis. Neesmu izmēģinājusi, jāsāk testēt. Un neko arī šobrīd vairāk nevaru pateikt. Kā tikai to, ka jaunums mēģināšu. Bet esmu dzirdējusi citu meiteņu atsauksmes, tās ir pozitīvas. Ceru, ka es domāšu tāpat. Nezinu, vai rekomendēju, bet ir vērts apskatīties un pat pamēģināt. Tā, vēl viena dušas želejiņa, kas ir ar kaņepi. Tā gan nebūs man, bet pasūtījumā ir parādu. Arī nebūs man, bet pati esmu mēģinājusi, teiksim, tāpat nevis mēģinājusi, bet aktīvi lietoju mitrinošu micelāro ūdeni no Clean sērijas. Šis ir labs. Rekomendēju, nu, tiešām no visas sirds rekomendēju. Pērciet, labs. Bija akcija, tad katalogā bija akcija. Par katriem, iepērkoties par katriem 50 eiro, varēja izvēlēties vai nu roku balzāmu, ko izvēlējos es, un tur vēl bija iespēja izvēlēties arī roku pīlingu. Ja? Tātad iepērkoties par katriem 50 eiro, par 90 centiem varēja iegādāties šādus produktus, ja? Lūk. Šī akcija joprojām ir aktīva līdz pat 25. oktobrim, kad beigsies šī kataloga darbības laiks. Tā kā arī izmantojiet, diezgan labs guvums. Ir bijis logu stiklu tīrīšanas līdzeklis ar pretaizsvīšanas efektu. Arī patika, šo arī varu rekomendēt, labs. Un no Home sērijas man nav bijis, bet citu meiteņu atsauksmes ir pozitīvas. Tātad universāls, principā universāls tīrīšanas līdzeklis ar koku saistītām virsmām, ja, no koka. Nu, tās varētu būt lamināta grīdas, koka grīdas, nu, viss mēbeles droši vien, ja. Palodzes, ja kādam ir no koka. Arī esot labs, testēšu, jo man ir lamināta grīdas. Varētu arī skapīšus varbūt pārmazgāt, skatīšos. Un vēl no Home sērijas veļas
koncentrēts veļas mazgāšanas gēls. Šis man ļoti patīk, epizodiski ņemu, maiga smarža, neuzkrītoši arī pēc tam, nav tā, ka pa gabalu smaržo drēbes, veļa ir mīksta, ļoti patīk. Rekomendēju šo arī. Nu, un viena vēl lieta no dekoratīvās kosmētikas, neesmu testējusi, ja, vajadzēs izmēģināt. Lupu zīmulis Redberry 05, kods, ja, nu, toņa kods 05, Redberry. Mēģināšu. Ļoti daudz ko neesmu izmēģinājusi, bet, nu, laikam jau jāsāk. Bija arī, man šķiet, ka man bija arī skropstu tuša. To es esmu izņēmusi un vienreiz lietojusi. Nepaņēmu šeit, lai jums parādītu. Un šķiet, ka šajā pasūtījumā tas ir viss, ja neskaitā dozatoriņus. Ja? Nu, tie, starp citu, tagad sāk parādīties jau klāt. Bet vispār Mihi ir, nu, lai tās izmaksas kaut kādā veidā samazinātu par precēm, ir nopērkami atsevišķi un lietojami atkārtoti. Tas nozīmē, ja es, piemēram, kādam konkrētam līdzeklim, nu, piemēram, trauku mazgāšanas līdzeklim jau esmu lietojusi un es iegādājos tādu pašu, tad es vienkārši pārmainu korķi pret dozatoru. Nu, nezinu, cik tas ir ērti, iespējams, tas ir lētāk. Bet es, protams, reizi pa reizē pērku viņus jaunus un mainu, ja, tā kā. Bet, kā jau teicu, parādās jau arī komplektā. Piemēram, šim, ja. Ķermeņa losjonam jau ir dozatoriņš klāt uzreiz. Nu, lūk, tas tad bija mans apskats. Ceru, ka bija noderīgi, lai gan nekādas lielās atsauksmes šeit es nevaru par daudz ko sniegt, bet ieskatam, ko var iegādāties Mihi, varbūt kādai noderēs. Paldies par uzmanību, aicinu arī jūs kļūt par reģistrētajām pircējām, jo tas ir daudz izdevīgāk nekā, ja pasūtāt pie kāda, un arī, nu, piemēram, ja nelietojat Mihi, ejat uz draugām, tur sanāk dārgāk konkrētu grupu preces. Izmēģiniet. Domāju, ka nenožēlosiet. Un uz tikšanos kādā citā reizē. Atā!